Daži jautājumi. Ja jautājumi, ko var risināt programmas iekšienē? Pirmkārt, pasniedzēju un studentu atgriezeniskās saiknes pastiprināšana. Ja ir dažas iespējas, tad Luisā iespējas paust savu viedokli par konkrētiem kursiem, kas ir jau šobrīd iespējams. Otrkārt, programmu pašnovērtējumu ziņojumu sakarā veiktās apjaujas, kas nav tik regulāras. Un lūk, šis pievienotais punkts, ko fakultātē, protams, mēs varam ieviest, ja, tātad tik tiešām semestra, bet tur ir vēl piebilde. Semestra gaitas kursu, ja, vērtējums ar iedaļām, kas atainotu dažādas studiju kvalitātes aspektus, to var izstrādāt ne agresīvā un rosinošā formā, nevis kā obligāti nosaucot to par ja, kādu kontroles mehānismu. Bet galu galā tas tomēr arī šo ja, atgriezeniskās saiknes funkciju pildītu. Ja. Tātad programmas vajadzībām un piemēroti humanitāro zinātņu un filozofijas specifikai ne agresīvu un rosinošā formā izstrādātu, ja, izstrādātas plašas, ja, plašākas aptaujas ja, pār lasītajiem kursiem. Otkārt, jaunu B daļas kursu izstrāde un ieviešana programmās. Tas būtu visai dabisks process akadēmiskā studiju programmā, studiju padomes pāraudzīts. Treškārt, šobrīd var rosināt diskusiju par A daļas, tātad programmas A daļas izskatu, tomēr laikā līdz programmas pārakreditācijai izmaiņām ir arī limits, ka šāda diskusija nepieciešama, tas ir tā ir viena konstatācija, pavisam kas cits, kādos ietvaros šāda diskusija varētu notikt. Līdz šim filozofijas vēsture ir bijusi tā, ko ir grupējušies citi A un B daļas kursi. Domāju, ka kopumā bez tās arī iztikt mēs arī turpmāk nevarēsim. Ja, turpretī var runāt par tās pasniegšanas veidu, vai nu, piemēram, semināros par kādu laikmetu strukturējošiem pamattekstiem vai kā citādi. Bakalaura programmai galu galā ir vairāki uzdevumi, bet divi ir ļoti būtiski. Izglītojošā vai inicējošā funkcija, ko programma pilda, filozofijas vēstures, kultūras vēstures un citu vēsturisko ja, atskatu interpretāciju izskatā. Vēsturiskās atmiņas tēma ir pārāk svarīga, lai to izklāstītu dažās piezīmēs, bet tā ir viena no svarīgākajiem humanitāro zinātņu uzdevumiem vispār. Otrs uzdevums, ja, ievads zinātniskajā akadēmiskajā darbā un ja, ar pētniecības elementiem, kas tiek pēc tam izvērsti maģistratūrā, ja, maģistra studiju programmā. Programmā šis uzdevums ir iestrādāts ja, ievadu studijās un kursa darba un bakalaura darba ja, un semināra formā. Šie divi uzdevumi ir pārstāvēti programmā, var pārunāt, kā konkrēti kursi pilda šos uzdevumus, bet nevar teikt, ka pašlaik programmā tie būtu ignorēti. Taču ģenerālā piebilde pie programmas tātad jaunu kursu piedāvājumu pastāvošo pārveides ir nepieciešama. Un ar to mēs nonākam jomā, kas savu formulējumu vēl tātad neguvušos komentāros par pašreizējo situāciju nav pat pieminēti. Vai ir pieminēti tikai netieši, jā, lai gan tā situācija ļoti labi zināma. Jā, to raksturo jau daži fakti, kas noskaidrojumi uzdodot pavisam vienkāršus jautājumus. Kad pēdējo reizi darbā ir pieņemts kāds pasniedzējs? Ja? Cik daudz no pasniedzēju skaita pirms 3 gadiem pat labam ir fakultātē? Trešais jautājums. Cik lekciju pildot pat labam tātad noteikto slodzi pasniedzēji salīdzinot ar kolēģiem Vācijā un Lielbritānijā tātad lasa? Cik laika pat labam atvēlēts zinātniskajam darbam, ja, kas laikam taču būtu ja, izglītības kvalitātes un aktualizācijas garants? Ja šie jautājumi un tiem līdzīgi norāda uz problēmām, ko programmas iekšienē mēs nevaram vienkārši atrisināt. Ja? Ja mēs spētu izprast diskusiju par programmas jautājumiem kā vienlaikus diskusiju par augstākās izglītības situāciju, tad mēs atrastu pietiekami daudz līdzīgu novērojumu, kopīgu novērojumu, kas vedinātu arī uz kopēju rīcību. Ja? Panākot iespējami labāko risinājumu programmā pašreizējos apstākļos. Tas ir iespējams labvēlīgā gaisotnē. Ja? Vai mēs varam to teikt, ka pašlaik tāda valda? Laikam gan ne. Tik daudz par
punktiem, teiksim tā, kur priekšlikumus labprāt un komentārus mēs varētu gaidīt. Bet pagaidām tie nekādā veidā noformulēti un darīti zināmi, parastā ceļā, kādā tas pieklātos, nav izskanējuši.